Sveika tauta! Sen neesmu neko teicis, sen neesmu runājis, bet gaidīju, kad beigsies dziesmu svētki. Nezinu, pa svētkiem to nosaukt ir samērā grūti. Dziesmu jā, it kā visi jā, bet vai tie bija svētki, un vai tie bija pamatiedzīvotāju svētki, Kaut gan sākumā jāsaka, ka ko es tagad runāšu, tas ir slima suņa murgi, tā ir mans izdomājums, jo jau paliek bīstam jau runāt daudz un par tādām tēmām, kas nav īpaši populāras starp vadošajām aprindām. Kaut kā tā, jūs sapratāt. Tā kā tas viss mans izgudrojums, tās ir pasakas vistīrākās, jā, un mani sapņi, ko es netīšām esmu nosapņojis. Kaut kā tā, sāksim viss pēc kārtas. Es ātrāk neko nerunāju, neko neteicu, jā, gaidīju, kamēr beigsies dziesmu svētki, jo bija pamatotas aizdomas, ka tas var beigties vēl trakāk nekā tas ir iesācies. Bet paldies Dieviņam, jā, paldies radītājiem, kad nekas tāds nenotika, jā, kad lielā upurēšanās izpalika, jo signāli bija par to, bija diezgan tā nopietni. To pat rakstīja oficiālie mēdīji, jā, un ziņoja, kad trepis kustās, ka tas varēja beigties vēl daudz beidīgāk. Bet, paldies Dievam, kad viss veiksmīgi beidzies. Varam nedaudz pieskārties arī pie tā viss, kā tas tika veidots, jā. Jo, diemžēl ir tā, ka lielākā mūsu cilvēku daļa, jā, Latvijā ir nodarbināti 2-3 darbos, lai varētu tikt galā ar savām vietējām problēmām, jā, kā pabarot bērnus, jā, kā izskolot bērnus. Viņiem nav laika iedziļināties, jā, kas notiek visapkārt, jā, un kā var dzīvot arī savādāk, jā, kad nav obligāti jāskrien un jādara tikai to, ko liek sistēma. Kaut gan tā lielākai daļai, teiksim, 90% Latvijas iedzīvotāju, liekas, ka tas jau ir iegājies kā, teiksim, asinīs, jo pēc kam pašiem domāt, jā, tavā vietā domā sistēma, ko tev liek, to tu dari, un līdz ar to tu būsi paēdis, kaut kā būsi padzīvojis, izdzīvojis, un vairāk it kā neko nevajag. Īpaši talantīgajiem sistēmas piekritējiem, protams, ir biznesi un tā tālāk, jā, kur ir tikai, lai apčikarētu otru cilvēku, jo jāsaprot, kas ir kapitāliskais bizness. Tas ir ļoti daudz informācijas un visos stūros un pilns internets un jau gadu desmitiem tā informācija pieejama, jā, kad, ja tu pieņemsim no bankas aizņemies 1000 eiro, jā, tad tev jādod procentiem, teiksim, 1300, tad tos 300 nekur, tie 300 nav nekur parādījušies. Viņi nav ne nodrukāti, ne uzzīmēti, ne ciparos, viņi vienkārši nav. Lai tu varētu atdot to kredītu, jā, tad tev ir jāapčakarē kāds kaimiņš, teiksim tā. Ja tu atdod, un tev biznesa aiziet, jā, pēc sistēmas noteikumiem, tad kāds paliek nabagāks par 300 eiro, jā, teiksim, rūpīgi. Jūs sapratāt. Tad elementāra matemātika, pavisam elementāra. Jo procenti nekad dabā nav bijuši un nebūs. Tas viss kuļās savā nodabā. Turpināsim par tiem pašiem dziesmu svētkiem, jā. Tas, ka tur švaki bija ar ēšanu, švaki bija ar ūdeni. Bet, tas ir tāds, vajag saprast, ja par to maz, kaut gan pēdējā laikā jau diezgan runā, bet tāpat estrāda uztaisītā, jā, tā ir enerģētikas mašīna. Ir ļoti daudz pieejams internetā, jā, tāds Ahotņiks, jā, Maksimus Germanikus, ļoti daudz blogeri, jā, kur par to runā, un runā ar zinātnisku piesitienu, ar faktiem, ar pierādījumiem. Arī Aivs paretam pie tā pieskarās, jā, Vasiljevskis no mūsējiem. Kad, vajag saprast, jā, ko tu dari un kā tu dari. Fanātisms nevienmēr ir tas pareizākais risinājums un pareizākā izeja, jā. Es saprotu, ka cilvēki gribēja dziedāt, gribēja dansot, viņi bija gatavojušies paši par savu naudu. Viņi bija gatavi ciest neērtības, jā, ar pārtiku, ar ūdeni, ar organizāciju, ar visu iespējamo. Bet kā var neredzēt, ka tu to dari, kad ir tikai, teiksim, ir tikai tur, es pat nekaunēšos teikt, 2 sugas, jā, tur vidus nebija un nekā cita nebija, bija 2
cilvēku sugas - bagātie un vergi. Bagātiem 17 eiro, 20 eiro porcija, tas ir tāds sniegs. Vergiem, jā, vergi izklaidēja bagātos. Jā. Kā var nesaskatīt, jā, ka tā ir visa enerģijas, ka tavu enerģija ir vienkārši aizgājusi starp masonu simboliem. Masons tas pats sātanisms, jā, viena no pašām vecākajām reliģijām, kur diemžēl strādā arī daudz citas enerģijas, jā, un reliģijas. Tikai to skaļi nerunā. Diemžēl tur bija viss no masoniem, jā, un tas viens koncerts, kas bija uztaisīts tieši enerģijas savākšanai, tas bija vienkārši. Es tiešām man ļoti grūti saprast, kā, vai varbūt tas bija tiešām tā veidots, jā, kā daudz saka, ka viņi no savām koru indām neredzēja, nemaz nevarēja atšķirt tos simbolus. Ka viņiem tika tur pateikts kaut kas cits, jā, ka tur ir, jā. Jo es pieļauju, ja tas būtu tā, ka viņš būtu ļoti uzskatāms, jā, tas simbols un tas viss, kas tur noformējums, kad pieļauju, ka koristi daudzi, jā, būtu atteikušies dziedāt un tā tālāk, jā, kad tas ir bišķi pat traku, jo tā enerģijas mašīna, tur nav pozitīvās, ir jāsaprot, ka nav pozitīva, nav negatīva, viņas viss enerģijas transformējās, kādas tev vajag un kam tev vajag. Par to var pat liecināt, jā, jo, viss bija baigi tā kopā, mūsu jaunā pakaļpiedziņas prezidenta inaugurācija, būs dziesmu svētku un tā tālāk, jā, un tad vai nu žurnālisti, vai vienkārši tā sanāca, kad viņi tur savstarpēji kaut kā nenovienojās par tekstiem, vai fakts paliek fakts, jā, kad prezidents gala koncertā skaidrā latviešu valodā pateica, ka ir savākta enerģija, kur izmantos tālākai Latvijas attīstībai. Mēs jau zinām, kā tā Latvijas attīstība tālākā ir. Aizslēgt skolas, iznīcināt lauksaimniecību, varavīksnes krāstu celt visaugstāk pa pārējiem, jā. Kaut gan tāds mazs sīkums, jā, kamēr notika dziesmu svētki, visi priecājās zem masonu zīmes, jā, izklaidēja kungus, jā, vergi izklaidēja kungus, tikmēr jau Latvija paspēja aizņemties, Kariņu banda, jā, pienācīgi labu summu, jā, ļoti iespējams, ka viņiem iedeva par šausmīgi labiem procentiem, tāpēc, kad atrādīja, kā mēs jūs mīlam, kā mēs jūs cienām, mēs esam par jums, mums lielākie nacionālie svētki jūsu zīmē aiziet, jā, tā kā kredīti visticamākais viņi dabūja uz ļoti labiem nosacījumiem. Viņiem jau nebūs jādod, Kariņš jau tāpat nav mūžīgais, jo, kā viņi tur teica, mūžīgais dzinējs, jā. Kaut kad jau viņi nometīs. Jādod jau mums visiem pārējiem būs. Tie, kas vēlās atdot, un kuri negrib saprast, jā, ka mūs tiek izmantot, jā, ka nodokļi ir noziedzīgi. Jo valsts, kādā jābūt pēc normāliem cilvēcīgiem standartiem valstī. Valstī daudz saka, ka tev pašiem jāstrādā, ka valstī nav par tevi jārūpējās. Personīgi es no valsts dzīvē nekad neko neesmu prasījis un neprasīšu. Lai vai cik man iet grūti, ir gājis grūti un vēl ies grūti, es pats risinu savas problēmas un no valsts neko neprasu un nekad neprasīšu. Labai valstī ir jāļauj jebkuram savam pamatiedzīvotājam un nevajag jaukt ar tautu. Tie ir divi dažādi jēdzieni. Mums to tautas jēdzieni ir iebarojuši globālisti tā, ka tauta ir nenosakāms daudzums, nenosakāms. Tas nav. Tautu var atbrauc te piestāja kuģis Daugavā, jā, ekskursantiem, tā arī izkāp tauta no viņa. Kas ir tauta? Tauta ir jebkurš, kas tajā brīdī, ko var ieraudzīt, ko var saskaitīt, ko var pagrūstīt, pačamdīt. To iedzienu vajag definēt savādāk, pamatiedzīvotāji. Mēs esam šīs teritorijas pamatiedzīvotāji. Mums ir visas tiesības, arī ANO deklarācijā par pamatiedzīvotājiem palasiet. Un tad sapratīsiet, kas no mums atkal kārtējo reizi tiek slēpts, pastumts maliņā. Un Rinkevičs kungs kādā valodā pateica, kad mēs savācām enerģiju, izmantosim tālākai Latvijas attīstībai, palīdi bez ziepēm,
sātanistiem parādīja, ka reku, mēs esam tie, mēs esam ar jums, un tā kā neko labu mūsu attīstību tālāk. Nu, paši saprotiet, nekas tur labs nevar būt. Nu, diemžēl atkal kārtjoreiz sliktas ziņas visas, jā, nekā laba nav. Nu, un tiešām nav nekā laba, jā. Mūsu himtrēliem indē, jā, un viss kaut kas notiek. Daudz pa tiem ukraiņiem vēl joprojām ņemās, nu, Facebookā tur diezgan bieži. Ir viens tāds personāžs, jā, kurš aizstāv tur nenormāli ukraiņus, jā. Pirms Ukrainas kara viņš it kā bija normāls, latvisks cilvēks. Vārdu nesaukšu, domāju, ka daudz paši zina, kurš tur tas palīdzības pakas un mašīnas dzenāja uz Ukrainu. Lamā Krievs un viss pārējos, jo, kad Ukraini ir svētie un tā tālāk, kur jādzied pat mūsu nacionālos, it kā nacionālos, vairs jau viņi nebija nacionāli, viņi bija masonu zīmē. Nacionālos svētkos Ukrainas himna, jā, tas vispār absurds, jā. Tur nevajadzēja būt nevienam angliskam uzrakstam, vispār nekam tīri, ja reiz tas ir latvisks, tad tas ir latvisks. Pat nerunāsim par pudelītēm ūdens, jā. Tikai viņš tas cilvēku bērns aizmirst pieteikt, jā, kurš tur slavina tos Ukrainas un tā tālāk, kad tomēr viņš uz to pelna naudu, ka tas ir viņa bizness. Viņš ne pa savu naudu dzenā mašīnas, ne pa savu naudu, viņš tur braukājās reizi nedēļā uz Ukrainu. Nu, nevajag stāstīt pasakas, jā. Viņam nemaz tik daudz tās naudas nav. Tur jau jābūt ir miljonāram, jā, un jāziedo. Tā kā tas viss ir, tā aizsaks, jā, palīdzības un tā tālāk, tāpat kā visas mūsu palīdzības organizācijas, jā. Paskatīties, kāds automašīnas, kāds īpašums viņiem pieder. Nu, tā kā tas viss ir pilnīgi ar tādiem caurspīdīgiem tieviem diedziņiem šūts. Nu, šoreiz laikam pietiks. Viss labs, kas labi beidzās, dziesmu svētki beigušies bez, nu, ar neērtībām, jā, ar apkalnojumu mūsu pamatiedzīvotājiem, jo nacionālo mūsu garīgo spēku tika vienkārši paņirgājās pa viņu, tika savākts un kaut kur aiztransportēts kādiem reptīļiem, kam nezinu. Nu, diemžēl kā ir, tā ir, bet viss ir labs, kas labi beidzās, viņi ir beigušies. Atskaņas mēs tikai tagad sāksim dzirdēt, jā, kā to enerģiju tiks izmantot, jā, un pagriezt pret mums, bet, nu, tas tā. Visiem veiksmīgu dienu. Tā.